Vajag strādāt, nevajag runāt, vajag tikai strādāt, smagi strādāt un smagi strādāsiet, tad viss būs labi, nevajag čīkstēt par dzīvi. Tā kā tā par vergu domāšanu, kam strādāt, kaut kādam ārzemju kompānijas bosam vai te kaut kādiem vietējiem, kas pārdevušies ārzemēm, vai kam tā smagā strādāšana, priekš kam ir, es saprotu, priekš sevis, ok. Bet te lielākā daļa uzskata, ka visu dzīvi vajag mūsu mērķis ir smagi strādāt. No rīta pamosties, smagi strādāt, vakarā nogurušam iet gulēt. Un šādi te smagi vajag strādāt visu dzīvi, tad viss būs kārtībā. No kurienes kaut kas šāds mums te ir iepotēts, kā vergiem krātiņā, un tā arī daļa par to izturās. Un nevajag runāt, un tāpēc nevajag man te runāt, ka es runāju, te es kaut ko te nezinu, šūpoju laivu, galvenais smagi strādāt un viss būs kārtībā. Pilnīgākās muļķības. Strādāt var smagi, tad jūs redzat, ka tam rezultātu, ka būvējat kaut ko, vienalga, savu valsti, savu uzņēmumu, savu kaut ko, savus mājas,